Nogalināju. Tiesnesis aizmirst, ka viņam jātiek. Čau visiem, šodien otrā FK Fuega spēle spēlējam pret Tedišiem. Jādabona tikai uzvaru. Aiziet malkam, davai. Pastāst, kas pirms spēles notika? Pārbraušana jaunieku un pāri mašīnu kājā. Tik priecīgs vēl par to. Par to, ka tev skaists būs. Maks Pludmali? Nu, Ralfiņ, kāpēc nespēlēt šodien? Es šodien kā asistents palīdzēšu treneri. Mūsu labākais spēlētājs no Ralfiņa. Paldies. Ilja, kāds rezultāts šodien? 4-1. Mēs ielaidīsim? Aņģi, ko darīja vakar? Mājās bija. Jā? Brīdīt, Ilja teica, ka būs 4-1. Es neatbalstu viņu. Kāds būs rezultāts? 2-0. Karoči uzreiz sastāvs. Brīdis vārtos, pa labi Laiviņš, pa kreisi Kārlis, centra aizstāja Roģa un Kikijs, centrs arī nemainās, Koča, Danis, Anģa, pa kreisi uzbrukumā Markus, pa labi Diņš, uzbrukumā Rolands. Ko tu smejies? Bija piekdien treniņā? Jūs Roģam pēc tam pasakat, jā? Viņš nesaprot latviski treniņu. Tad uz izspēli. Tikai fujaki, tikai uzvaram. Es ceru, ka mēs pirmajā jau daudz sasatīsim, lai visi var paspēlēt normāli, jo es negribu zaudēt. Nopietni gatavojušies, treniņos kārtīgi strādājām, skrējām daudz. Profesionālisms. Tiesnesis aizmirst, ka viņam jātiesās. Jo, what's up visiem FK Fuega pret SK Tedišiem, un jā, tiesnesis nokavēja pirmo puslaiku, tāpēc mūsu spēlētājs Mikus patiesās pirmo puslaiku, un arī jūs dzirdēsiet daudz mana balss, jo bija ļoti vējaina diena, un savādāk jūs dzirdētu šo. Un jā, sākam pirmo puslaiku aiziet. Un uzreiz Tedišiem ir iespēja aiziet uzbrukumā, bet Brīdīts kā vienmēr visu nolasa un dabūja bumbiņu rokās. Danis ar bumbiņu tālo dod man, es skrienu. Visu spēku šeit iztērēju, lai aizskrietu, bet nu, nenoķērojas, es slēdzu. Ja es pajautāsiet man, kurš ir labākais dribleks mūsu komandai, es pateikšu Brīdīts. Rekovičs apada vienu, un es domāju, tas visu Rekovičs apada vēlreiz. Vienkārši filigrāni, tā kā pusargs ir kā būtu. Reku Koķiks mēģina iedot gaitā. Aizsarg savu garo kāju pārtver, bet šeit Laiviņš labi pacīnās un Danis, nu davai pušku Dani. Nu jā, skaidrs. Elf, kāds skaits būs? Skaits? Kāds rezultāts būs? Būšu pozitīvs šodien. Es teikšu 4-1. Es arī pateicu 4-1. Ielaidīsim vienu, bet 4-1. Skaidrs, saka Ilja, bet šeit es netieku pie bumbas. 10. numurs Tedišiem skrienes nogruž viņu, bet nedabūm bumbu un te jau var sist no tām, bet Koķiks nobloķē. Šeit tālā piespēle un Valči nopelna sodu. Un sitiens, un tieši man pa kreiso ikri, bišķi sāpēja. Un uzreiz mēs skrienam pret uzbrukumā. Koķiks noliek zem kreisā, savada pretinieku. Un šeit iedod Markus. Un nepaspēja noķert bumbu. Labs uzbrukums. Atkal iedod man gaitiņā, ideāli piespēlēs Denisam gar vārtiem, bet bišķi neprecīzi, vajadzēja bišķi uz priekšu. Sākam spiest, sākam rādīt dominanci. Koķiks ar bumbu dod. Bet rikošets, bet Denis ļoti labi noliek muguru. Lai viņam uzlabo. Un es vienkārši netrāpu bumbu. Kauns mana vaina. Tedišs centra aizsargs meklē piespēli. Neprecīzi Koķiks pārtver, iedod man un te jau atliek tikai skriet. Davai, roļā, davai. Anģa! Un te es iedod Anģam un Anģam. Yeah! 1-0, ļoti labi, Anģi iesist līdzīgi golu kā pirmajā spēlē aiziet. Un šeit atkal Koķiks pārtver bumbu. Ļoti identiska situācija kā pirms golēs skriet ar bumbu. Nometu Anģam, mēs nospēlējam ļoti labu sieniņu, un te es atrodu ideāli piespēli, un te 1-1, bet vārds ar sacit, un Tediši atsitas. Šeit lielā staba dēļ, nevar redzēt, bet ticiet man, tur Denis atņēma bumbu. Ej, muguru tev jau! Bija sots, bet mums paliek bumba. Koķiks atrod Markusu, un Markusam vienkārši jāšauj pa vārtiem. 2-0. Super! Pats Markus! Jā! Padzerties! Labi!
Komentāru. Šeit es pie auta pazaudēju bumbu, un Tedīši jau var skriet bīstamā uzbrukumā 3-2. Dod gaitņā, bet Brīģīts, es mīlu Brīģīti, visu nolasa un visu bumbu autā mierīgi. Rodions kļūdās ar piespēli, bet paldies Tedīšu uzbrucējiem, ka izdomāja darīt šādu. Ko tu Brazīlijā? Mums fans. Anģi ieraudzīja meiteni un sāka dot filigranās piespēles. Nu, un Denis šeit liek zem kreisās meitenes iztālajā, bet, bišķi neprecīzi. Labi, Denis, labi! Šeit man iedod tālo pacīnos, bet nopļauj, burtiski nopļauj. Uzreiz izspēlējam sodu, Anģi nospēlē sieniņu ar koķiku. Iedod man, bet es ar savu labo koku kāju nevaru pieņemt. Brīģīts ar bumbu, dod Rodionam, bet bišķīt neakti un Rodions kļūdās un var aizskriet 2-1. Bet atkal paldies uzbrucējiem, Tedīši. Mēs uzbrukumā Denis zem kreisās kājas sitiens, bišķi pāri, bet labi, Denis malc šo. Un šeit Denis ar bumbu un... Tas īstījās sāpīgi. Nogalināju uz lauku. Kā vecajos laikos! Un šeit Anģa, ko es domāju, viņš darīs? Viņš iesi. Anģa, vēl viens gols līdz hat-trickam. Neviens negaidīja šī laukuma, ka viņš to darīs. Bišķi nesanāca uzfilmēt, bet es nesūdos, es arī to nebūtu nofilmējis. Tālā piespēle no Tedīšiem, šeit Rodions slikti nospēlē ar galvu. Un reku jau gaitiņā pa gaisu dod, un te jau izgājiens 1-1, un... Brīģīts glābi, ļoti labi Brīģīt. Un stūris, pēc kura nekas nenotiek, un tā arī beidz pirmais puslaiks, 3-0. Labs seivs, Brīģi. Tu gribēji tā iesist, Anģi? Jauna profesija. Pastieties uz šito setupu, puiku. Pa pirmo puslaiku daži vārdi. Viss ir ļoti kārtībā, pagaidām. Tas pats arī bija pirmajā spēlē. Un tad tu pastīsies video un būs žopums. Un sākam otro puslaiku. Markus izcīna bumbu kreisajā malā un ar savām ātrām kājiņām jau skrien. Es atveros kreiso malu, atveru zonu, lai iedod Denisam. Denis ar muguru pret vārtiem. Nomet Laiviņam, lai viņš vienā pieskārienā ideāli apvada pretinieku. Šag ar vārtiem un te jau Danim uz paplāt 16 metri, bet pāri vārtiem. Kotovs atrod ideāli mani, un šeit jau es skrienu 1-1 pret aizsargu. Šeit es iedomājos, ka es esmu Maradona, bet Denis aizdēs viņa! Bet es esmu Rolīgs, tāpēc bišķi nesanāc, bet tas nekas. Reku Markus atkal ar bumbu. Un iedot 1-1 Laiviņam, bet bišķīt nepaspēja. Ko labi izdarīsim uz laukumu? Golu iestīšu. Un šeit Anģis vietā uz laukumu nāk Kiļa. Paldies Anģi par spēli, 2 golu leģenda. Labi. 2 goli. Super. Tālā piespēle no Tedīšiem. It kā nekas bīstams, bet šeit no Gerkena kā no koka atlec bumbu, un te jau ir bīstam, bet Rodions īsit uz stūri, malacis. Auts Rodions nomet Laiviņam. Laiviņš atspēlē vārtsaga, bet nolas to Tedīšu uzbrucējs, un te jau ir tukši vārti. Gerkens glāb no līnijas. Stūris no Tedīšiem, un šeit piedod mūs, tiešām piedod ļoti tuvu. Bīstam. Pie šīt jāsavācās mums uzvar. 2 cīņu Tedīši, 2 pēc kārtas, un Rodions te vēl kļūdās. Gerkens izklupienā dabona bumbu, bet paliek bumbu pie Tedīšiem piespēl uz tukšiem vārtiem. Bet Brīģīts kas pa seivu. Šeit beidzot bišķīt saņēmāmies Ilja. Uz pieredzīt zem labās kājas un dot labo Denisam. Ģeniāli piespēle no Iljas. Šeit 1-1. Denisam nesnāk apspēlēt, bet pēc cīņas dabona bumbu atpakaļ Laiviņš. Liek zem labās šauj. Nobloķē, bet dabona bumbu atpakaļ. Vēlreiz šauj ar vārtiem, bet nopelna stūri. Šeit stūris. Denis iedod Danim. Danis liek zem labās. Sit gar vārtiem. Es paķeru vārtsargu uz kļūdas, nesnāk viņam nofiksēt bumbu un dabonu es arī savu goliņu. Ļoti labi, un te jau Pudāns iet no laukuma, viņa vietā nāk Toms.
Uztais vēl vienu. Kočiks iedod man, šeit es labi ar korpusiņu nostrādāju, tā kā māku, nomet viņam atpakaļ, un Kočiks atrod ģeniāli piespēles, to nekad nebūtu pamanījis šauj gar vārtiem, un to viņam bišķīt pietrūk. Nu, un šeit jau lielās maiņas, kad 5 spēlētāji iet nost, un uz laukumu nāk Matīs, Dominiks, Mikus, Erlands un Aigars. Let's go! Tevis leģenda, jau. Daži komentāri, dai. Nav komentāru. Šeit Tauts un Gerkens vienkārši izdomā pagrūst pretinieku uz zemes. Tedijs nopelna sodu un... 4-1. Jau Dānim, Jau Dānim, Kas notika? Trampīs ārā. Ielaižam pirmos vārtus kluba vēsturē, bet šeit Īļa labi noliek muguru, nopelna sodu. Un te jau Kočiks sit, labs sitiens, nopelnam stūri. Centrējums no Īļas ļoti labi Gerkenam uz galvu, bet Gerkens nostrādā kā aizsargs, nevis kā uzbrucējs. Bet šeit Mikus dabon otro bumbu, Aidzīts, un ļoti labi iedod gaitiņā Gerkenam. Un Gerkens apgriež aizsargu un vārtsargu, un tas ir 5-1. Nesalūzām pēc ielaistā gola uzreiz iestām pretī, un šeit Arča labi centrē ar labo Tomiņam. Tomiņš pieņem, bet nesanāk sitiens. Atkal stūris, un šeit jau Dominikam bija iespēja iesi, bet viņš arī netrāpa bumbu, jātrāp tādi ir. Un šeit kaut kā pirīt iedot 1-1 Tedīšu uzbrucējam, bet Gerkens, Kikijs, Gerkens, leģenda. Un šeit Matīs iet apod vienu. Iet uz otru, bet nesanāk. Centrējums no Mikusa, un Gerkens varēs izsist savus otros iekšā, nesagāja. Aidzīts ar bumbu. Šeit pret viņu uztais sodu, sadusmojas pretinieks, aizsit bumbu. Un par to nopelna savu otro dzelteno spēlē, kas pārvērš pa sarkano. Un tā arī beidz spēli 5-1. Bet jūs domājat, tas ir viss? Nē, treneris bija dusmīgs uz maiņu, un viņš pēc spēles viņam lika skriet sprintus. Aiziet sprintiņi par to, ka maiņa slikti izgāja uz laukumu. Davai! Tā, trener, kāpēc viņi skrien? Tāpēc, ka mums iet uz... Es pat nevaru, pagaidām pēc tam. Davai. Superīgi. Nu jā, jau vīļa, kad izuzminēja rezultātu 5-1. Aidzi, kas tev notika? Ko es varu baigt? Paldies mums par spēli. Uzvarējām, jā, gribējās uz nulīti, protams, lai mēs neielaižam, un mēs stulbu golu ielaidām. Tā jau viss labi. Viss var redzēt, kas teorijas skatījāmies, kļūdas mēs labojam. Protams, ne visas, bet nu gandrīz visas. Bet tā jums paldies par uzvaru, visi liela maleči un... Davai, labi. Trener, varat tad spēles MVP nosaukt? Andrejs! Maločiks! No kluba līdz MVP! Nu ko, otrā spēle novadīta 5-1, pagaidām grājām visus mūsu pretiniekus. Paldies Tedīšiem, ka uzņēma mūs. Tiesnesim bišķi mazāk paldies tikai uz otro puslaiku atbrauca. Bet turpinām gatavojamies sezonai un paldies, ka skatījāties. Atā, davai pamā, jā.